Jaunpieņemtie Siguldas novada pašvaldības noteikumi paredz finansiālu atbalstu reliģiskajām organizācijām. Noteikumu mērķis ir veicināt līdzdalību organizācijās, kā arī tradīciju un sakrālā mantojuma saglabāšanu. Šie noteikumi pamatojas arī uz civilās aizsardzības jautājuma un to, kā baznīcas ir saistītas šajā procesā. Ir bijis tas gods būt vairākas reizes Ukrainā, un attiecīgi redzams, ka Ukrainas gadījumā tā palīdzība, kas ir vajadzīga gan valstī, gan pašvaldībai, ir dažādos līmeņos, un viena pati valsts vai pašvaldība nevar izdarīt visu. Un redzams Ukrainas piemērā, ka liels atspēlks, tāds palīgs ir tieši reliģiskās organizācijas, gan garīgās vērtībās, gan arī ļoti praktiskās vērtībās, gan esot kā drošas vietas, kur cilvēkiem paslēpties, gan arī smelties tādu emocionālu atbalstu. Tāpēc ir prieks, ka arī mēs savā pašvaldībā esam sapratuši šos potenciālās sadarbības spēku un meklējam šīs sadarbības formātus tieši ar šo finansiālo atbalstu. Vēsturiski sociālais darbs ir aizsācies baznīcās. Siguldas novada pašvaldības sociālās un veselības komitejas vadītāja Eva Viļķina atzīst, ka draudzes kopienu cilvēki ir liels resurss tieši sociālajai jomai pašvaldībā. Tas nav tikai tāds garīgais stiprinājums, ko tu saņem baznīcā, bet tas ir arī atbalsts, un baznīcas un draudzes organizē arī daudz dažādus pasākumus, atbalsta pasākumus, domā par saviem cilvēkiem, kā palīdzēt, apciemo arī vecus, vientuļus, seniorus mājās. Siguldas novadā kristietībai ir senas saknes, un pašvaldība vēlas saglabāt šo mantojumu, kā arī stiprināt sadarbību ar vietējām draudzēm. Un arī mūsdienās Siguldas novada pašvaldībai un vietējai kopienai ir jau ilgstoša un laba sadarbība ar kristīgajām kopienām un draudzēm. Un ar šiem noteikumiem mēs arī vēl vairāk pasvītrojam mūsu sadarbības nozīmi, komandas sajūtas nozīmi un kristietību kā mūsu pamatvērtību. Jaunpieņemtie noteikumi nosaka, ka Siguldas novada teritorijā esošās reliģiskās organizācijas var pieteikties finansējumam, kura mērķis ir atbalstīt organizāciju darbību. Tā arī mēs esam nonākuši pie tā jau gala rezultāta, pie tā pirmā soļa, izveidojuši nolikumu, būs konkurss, kurā varēs piedalīties draudzes, baznīcas. Šobrīd tas tāds pirmsākums, protams, tālāk ir jāskatās, kā attīstās, kāds ir pieprasījums, kāds ir redzējums. Siguldas novads ir bagāts ar sakrālo mantojumu, kā arī to šķērso vairāki svētceļnieku ceļi, kas piesaista ne tikai ticīgos, bet arī turistus. Pašvaldības novērtējuši tās vietas, kur attiecīgā novada iedzīvotāji pulcējas, darbojas, kas piesaista turistus. Un man šķiet, ka šāds arī finansiāls atbalsts baznīcām ne tikai palīdz turismu vai kaut kādu pilsētas tēlu veidot, kas būtu tā kā uz āru priekš citiem, bet pirmkārtām veicina tādu lokālu patriotismu, dot iespēju cilvēkiem izmantot šo materiālo, finansiālo atbalstu, rūpēties par savu vietu un justies piederīgiem. Jaunpieņemtie noteikumi ne tikai stiprina pašvaldības un reliģisko organizāciju sadarbību, bet arī veicina vietējo kopienu iesaisti un sociālo atbalstu.